Yeah. Vakaros tukša, Vakaros tukša glāze. Yeah. Vakaros tukša glāze uz galda stāv. Tēvs klusē pudelē, atbildes meklē, viņa nav. Māte ar meitu pie kaimiņienes nakšņo atkal. Uz veca matrača virtuvē sapņi sals blakus. 3 dienas viens sakautusi maiz un cukurs uz rikas. Tad pazuda arī mamma, vispirms pudelēs, pēc tam dūmos, draugos un baltās līnijās. Cik bērnu vēl gaida, lai kāds viņus sadzir, cik durvju aizveras ciet, pirms palīdzība nāk. Katru dienu 3 bērni zaudē savas mājas. Aiz katra skaitļa ir vārds, nevis statistika, kas krājas. Māte pie kārtējā drauga, meitene un 13 gadi, tai vien mugura zila, bet kaimiņu puisis smejas aiz aizslēgtām durvīm. Spēr ar smagajiem zābakiem, viņa klusu cieš, bailes caur kauliem kā nazis griež. Viņa nerunā skaļi, bet rīcot raksta zīmīti skolotājai. Lūdzu, šodien nelaidiet mani uz mājām iet. Pusaugu gadi pārvērsti lētajā ellē, ar salauztām ribām un izdedzinātu dvēseli. Cik bērnu vēl gaida, lai kāds viņus sadzir, cik durvju aizveras ciet, pirms palīdzība nāk. Katru dienu 3 bērni zaudē savas mājas. Aiz katra skaitļa ir vārds, nevis statistika, kas krājas. Katru dienu 3 bērni paliek bez ģimenes, vairāk nekā 1000 gadā. Bet aiz katra skaitļa ir bērna balss, ko jūs nesadzirdējāt. Tiem tiek atrastas labas mājas, beidzot ir miers. Bet tomēr viņi atceras savu māti un gaida. Cik bērni vēl gaida, lai kāds viņus sadzird, cik durvju aizveras ciet, pirms palīdzība nāk. Katru dienu 3 bērni zaudē savas mājas. Aiz katra skaitļa ir vārds, nevis statistika, kas krājas. Tikai ir bērni, kas gaida. Tikai ir bērni, kas gaida. Nekādu laimīgo beigu.